Kur Morits dzīvo? Dzīvoklī vecā. Tu esi bijis ciemos? Nē. Jūs taču esat kolēģi. Es gribu, lai jūsu attiecības ir, teiksim tā, draudzīgas. Draudzīgs, es viņam naudu aizdevu, es palīdzēju mašīnu saremontēt. Es gribu. Saprati? Jā, mājās. Jā, protams, jā, nāc augšā, jā. Nu, ja jau tu viņam pateici, ka tu priekš mani tēvu meklē naudu, tad viņš varbūt varēja atlaist no visas kopējās summas. Klausies, varbūt man ar viņu parunāt. Labi, par ko tad viņi grib runāt? Lai viņš iedod laiku. Mēs varēsim pārdot māju par labu cenu. Santa zvanīja, gribu ar tevi parunāt. Par ko? Nu, par to naudu. Tu esi domājis kādreiz, ka varētu no sievas šķirties? Aizbrauc pie savas bijušās, tur priekšā jau cits sameklējusi. Vienās trusenēs pa dzīvokli staigā. Palīdzi lūdzu pierunāt Lorencu, lai viņš iedod tētim 2 nedēļas. Mēs citādāk nepakūsim. Kā viņš teiks, tā būs. Cik vēl ilgi dienu skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man dzīslās, plūdīs, bet pa īstam sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli pienākt var klāt. Var pienākt klāt. Tas varbūt sāpēs pakrāt. Visu sakrāt. Ar vienu vārdu, vienu vaimei var nesanāt. Nesanāmīlēti, vai cepārnāt. Dur, es palīdzēšu. Nē, es pati. Skaties, šitais tas džibs, ko es tev stāstīju, baigi labais. Vēl tik vajadzētu ložu, necaurlaidīgos stiklus. Vai labs, jā. Nu, dabūsim limonu. Es varēsim nopirkt ar tādu. Nežēlīgs smuks vāģis. Karsts. Stāsti, Santa. Kādas tev problēmas? Vienkārši tētim pietrūkst laika, lai dabūtu naudu. Un mēs ar Rinaldu domājam viņam palīdzēt pārdot māju pie ezera. Bet naudu jau tik ātri nedabūsim. Jo pircējs arī, kā zināms, tik ātri neatradīsies. Tad jums laiks ir vajadzīgs, jā? Jā. Bet es savus noteikumus nemainīšu. Lorenz, Santa jau neprasa daudz. Nē, nu nedaudz, nemaz. Prasa, lai es laužu savu vārdu. Nē, nevajag neko laust. Vienkārši paskaties uz šo situāciju gudri. Neviens taču neatsakās maksāt. Un patiesībā tas ir otršķirīgs jautājums. Tad tā viņi līdz jauniem gadam tirgosies. Nē, mums nevajag tik daudz laika. Mums pietiks ar mēnesi, lai pārdotu bez zaudējumiem. Mēnesis, tik daudz jau ar ko. Labi. Es dodu vēl 1 nedēļu. 2 nedēļas tas ir pietiekami daudz. Mēs ar Rinaldu domājām, varbūt tu vari nolaist no kopējas cenas. Oi, Santā. Sākās, jā? Varbūt vienkārši padzeram kafiju beidzam. Es to nedomāju tā. Nē, labi. Un tu pat neko? Tas tā nepieklājīgi. Es jau padzēru. Tā vēl droši. Es uztaisīšu jaunu. Nevajag. Šitā normāli. Jā. Pilsētā. Kur? Labi.
Nevajag taisīt kafiju. Mums jābrauc. Tu pabeigsi kafiju? Tā laižam. Laižam, jā? Paldies. Pateicos. Haris. Hāri! Kas? Mēs tev gaidām. Stūri beiguši. Mēs tevi gaidām. Stūri beiguši. Vai. Nu, kusties. Gulēji? Nē. Labi, sākam. Pie manis vērsās viens uzņēmējs, kurš grib izsist parādu. Pašlaik notiek tiesa, un tur izskatās pēc zaudējuma, tāpēc viņš vērsās pie mums. Šis ir tas vīriņš. Vārdā Burkovskis. Internetā vajag apskatīties, kas un ko. O, tu jau atpakaļ. Lorents bija atbraucis. Ko viņš gribēja? Es gribēju, lai viņš atlaiž no kopējās summas, bet viņš ne par ko. Blin, tu nevari likt mierā to tēmu? Bet viņš deva laiku 2 nedēļas. Es uztaisīšu jaunu, nav garšīga. Kas ir, es taču varēju dzert arī šito. Nu, piedod. Kā Nelijai? Aizlidoju. Viņš ir nolīdzis apsardzi un slēpies. Un kas viņu apsargā? Nezinu, kaut kāda privāta firma. Kur viņu meklēt? Nezinu. Vajadzētu apjautāties apkārt. Nē, nevajag dot nevienam ziņu, ka viņš mūs interesē. Jo izplatīsies baumas un būs problēmas. Ir viena versija. Pirmiem ir tiesa. Un vajag pēc tiesas skatīties, kur viņu aizved. Tad viņš paliks bez apsardzes un viņš bēgs. Un tajā brīdī mums viņu vajag saņemt ciet. Un cik viņš ir parādā? Vairāk kā 1 miljonu. Veiksmes gadījumā mums puse. Es neticu, ka viņam nav nekāda sakara ar ārpasauli. Viņš ir precējies? Nē, šķīries. Bet viņam esot kaut kāda draudzene, modele, Monika, Mino. Vajag aptrast internetā, painteresējies. Tad to izdarīs tu. Ja? Labi. Jā, Rājā. Skaidrs? Jā. Pārbauda arī telefonu. Iespējams, ka viņai ir sakars ar mūsu klientu. Skaidrs. Mark, Jā. Izsakošanai mums būs vajadzīgas vismaz 3 mašīnas. Pilksim magnētu. Ko tu ar to domā? GPS dačiks. Redzēsim visu kustību, nebūs jāsēž uz astes. Ok, labi. Un vēl mums ir vajadzīga vieta, kur mēs to atraitnīt izpurināsim. Paņemsim visu naudu, nav ko liek čakarēties. Mēs viņu varam vest uz laukiem? Laukiem, kas ir? Labi. Mēs laukos atpūšamies, nevis taisām cietumu.
Nu skaidrs? Jā. Būs? Jā. Ok. Mēs noķersim to spekulantu. Aizbraukšu uz pilsētu, leduskapis tukšs. Kaut ko vēl paņemt? Nē. Pat ir alu. Labi. Vēl joprojām spēlē. Nē, es meklēju informāciju par Burkovski. Es tādu nezinu. Tie klusie ūdeņi tādi visbīstamākie. To kļūdu mēs tūlīt izlabosim. Labi, es braucu. Ko tad jūs te? Ejam staigāt. Čau! Kas notiks? Lidmašīna atcēla? Nē, es nekur neaizlidoju. Kāpēc? Man tā ir ļoti bīstama operācija, man ir bail. Kas notiks? Lidmašīna atcēla? Nē, es nekur neaizlidoju. Kāpēc? Man tā ir ļoti bīstama operācija, man ir bail. Es varu kādu brīdiņu padzīvot pie tevis? Protams, protams, bērns, protams. Mamma, es negribu, lai kāds par to uzzina. Ja? Labi, labi. Nu? Kā tā pie mammas iet, ko? Labi. Tas ir labi. Četri pērpiķi, kur piekstais ir? Tāds. Paklausies, tu negribi aiziet pagulēt. Es esmu plusā. Vēl bišķīt un ielikšu naudu kartā, ok? Ko tu raksta? Neko tāpat. Izsludināja bankrotu un notinās. Paklausies, ar ko kredīta apvienība atšķirās no bankas? Kam bankā ir savu likumu, kredīta apvienībā ir savu citu tiesību akti. Nesapratu. Kā nu bankā var iet jebkurš cilvēks? Kredīta apvienībā tikai reģionā dzīvojušais apvienības biedrs. Kāds advokāts viņu aizstāv? Ko? Kāds advokāts viņam ir? Caur advokātu mēs varam viņu atrast. Nerakst. Taču tur neviena tiesa ir bijusi. Labi, ierakst Lateiko. Lateiko? Jā. Nezinu, nerakst. Labi, ierakst vārdu, asaks vārdu Burkovskis. Jā? Vai arī ne, vēl labāk Rīgas kredītu apvienība, Rīgas bagātības. Kā viņi nosaukt? Nevis Rīgas bagātības, bet mūsu bagātības. Un pat ja mēs arī atradīsim to advokātu, kas no tā, viņi sazvanīsies un viss cauri. Vajag uzzināt pēc iespējas vairāk informācijas, tad mēs zināsim, ko darīt. Mēģināšu pameklēt. Brīvībā! Beidzot! Brīvs! Veči, es jums esmu ļoti pateicīgs. Nenopietni! Skaidrs, jā. Nu, braucam! Vēl nedaudz jāpagaida. Un kas ir jāgaida? Kas ir jāgaida? Viss tīrs, varat braukt. Otrais, te pirmais. Esam gatavībā. Veči, nu, nafigā man tā vesta vajadzīga. Ne jau uz kaujas lauku mēs braucam.
Viena? Tims guļ. Un draugs? Aizbrauc pēc savām mantām. Viņš no šodienas dzīvos šeit. Nu, tu viņa dēļ atnāci. Enī, aprunāsimies. Nu? Jep. Nē, neko nevajag. Sev alu var paņemt. Ne, neko nevajag. Adā. Nu, re. Es vairs nedzeru. Nu, ko tu gribēji? Es tev kafiju nepiedāvāšu, jo tev noteikti tam nav laika. Ir. Šodien ir laiks. Nu, ja tu to laiku gribi pavadīt pārmetot man, ka es šad un tad iedzeru, tad es tev ieteiktu uzreiz iet prom. Nē, es ne par to. Es gribu, lai tu mani saproti pareizi. Tev neliekas, ka nav prātīgi savas personiskās dzīves peripētīs uzkraut Timam? Ar Timu viss ir kārtībā, viņi labi saprotas. Enī, viņam ir vajadzīgs miers, gultas režīms, bet šis viss... Tev neliekas, ka jūs pa daudz steidzaties. Sanāk tagad tā, ka jūs pāris reizes esat sadzēruši un jau taisaties dzīvot kopā. Paklausies, tā ir mana dzīve, un tu man nemācīs dzīvot. Enī, es vienkārši tev ļoti lūdzu, dari visu, lai Timam te ir labi dzīvot. Ar Timu viss būs kārtībā. Labi, tu vari nevest viņu pie ārstiem. Nerūpējies par mani, bet par viņu tu esi padomājis. Kad jūs pēdējo reizi kopā bijāt, es nezinu, koncertā, uz kino? Jā, labi, tev taisnība, man ir maz laika. Tev ir maz laika. Tev ir maz laika. Slēpnī tu varēji nosēdēt 5 dienas un pēc tam pārvilties mājās visauši smirdīgs. Tu runā, man bija jāuztur ģimene. Nauda jāpelna. Nauda! Un cik tu nopelnīji? Mēs visu laiku bijām parādos. Visu laiku tu neatceries, mēs pat Timam džinsus nevarējām nopirkt. Ko tu stāst? Mēs nopirkām. Jā, lietotus. Par 6 eiro es atceros. Labi, tie ir sīkumi, neieslīgsim sīkumus. Nē, ja? Tie nav sīkumi. Tas ir iemesls, kāpēc mēs izšķīrāmies. Nauda? Jā, nauda. Tāpēc, ka tu necieni naudu. Tāpēc, ka tu joprojām esi akls idiots. Mēs skaitījām katru santīmu. Ja mani tajā laikā kāds būtu nakts vidū pamodinājis, es varētu pateikt, cik man ir naudas makā. Mēs dzīvojam nemitīgā stresā. Tu nesaprati, un tu arī tagad nesaproti, ka nauda sniedz drošību. Un tad, kad sieviete jūtas nedroši, tad viņa salūst. Es tikai tāpēc sāku dzert. Nu? Un ko tu klusē? Ko tu klusē? Man nav taisnība? Jā, taisnība. Es pelnīju pa maz. Par maz? Man ir bail domāt, kādu naudu tev piedāvāja. Tad, kad aizturēji to cigarešu kravu. Un ko tu darīji? Tad tomēr dzinies viņiem pakaļ, tu viņus aizturēji. Un kas notika? Tos kontrabandistus tiesā attaisnoja. Un ko tu dabūji? Neko. Tu pat prēmiju nesaņēmi. Mēs novirzījāmies no tēmas. Es te neatnācu skaidrot šķiršanās iemeslus, bet, acīm redzot, esmu uzzinājis. Ko tu gribi no manis? Lūdzu, nesteidzies. Padzīvojiet ar draugu kādu laiku vēl atsevišķi. Es nezinu, mēnesi, 2. Lai Tims atveseļojas. Es viņam darbu sameklēšu. Es nevaru šito klausīties. Tu vispār neko nesaproti. Tu vispār zini, ka viss iet uz to, ka Timam vajadzēs operāciju? Operāciju? Es nezināju. Tāpēc, ka tu neko nekad nejautā. Aizej, aprunājies ar ārstiem. Jā, bet tev jau nav laika. Labi, tu pateici visu, ko tu gribēji.
Jā. Un ko tu par to domā? Es domāju, ka tā ir mana dzīve. Ja tu domā, ka es sākšu dansot pēc tavas stabulas tikai tāpēc, ka tu man nedosi naudu, tā nebūs. Es vienalga darīšu tā, kā man liekas labāk, un man tavu padomu nav vajadzīga. Nu, paldies par atklātību. Es biju apsolījis Timam, ka parunāšu ar tevi. Tā jau man likās. Labi. Es viņu apraudzīšu. Viņš guļ. Nemodini viņu. Tu padomā par to, ko mēs runājām, labi? Visu gaišu. Nāc iekšā. Viņš ilgi te vazāsies? Viss. Viņš ilgi te vazāsies, to prasu, ko? Es teicu, viss pēdējo reizi. Cik var? Kādu pēdējo reizi? Tu viņam pateici? Es pateicu. Ko tu viņam pateici? Es visu pateicu. Nekliedz. Viņa vairs te nebūs? Nebūs. Kad labi. Nu, aiziet. Kā pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst, kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jauna nepadotos, bet es izvēros teikt, vieglāk sameloties sev. Cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm